Dārgie draugi, mums šobrīd pārdošanā ir nonācis īpašums, ar kuru nevarēju ar jums nepadalīties. Rīgas centrā ir skatu uz Brīvības pieminekli. Brīvības bulvārs 19. Eklektikas stilā celta māja, Jānis Frīdrichs Baumans, 1976. gads. Māja kā no ārpuses, tā no iekšpuses arī skaista, autentiska un saglabāta. Visi kāpņu greznojumi, izgriezumi, ģipšu veidojumi. Bet mājā arī ir mūsdienu tehnoloģijas. Par cik mūsu dzīvoklītes pēdējā stāvā mēs varam izmantot liftu. Arī šeit viss ir skaisti. Koku lenters. Viss saglabāts autentisks kā senajos laikos. Šādas mājas vairs nav daudz Rīgā palikušas. Beidzot arī pats dzīvoklītes parādīšu, kā izskatās. Ienākot neliels koridorīts, plauktiņš, kur nolikt mašīnas atslēgas, dažām mazām mantām, pakaramie, skapītes kurpēm. Viesistaba ar vienu no skaistākajiem skatiem Rīgā. Pa logu paveras skats uz parku un mūsu Brīvības pieminekli. Dzīvoklītī augstie griesti, pēdējais stāvs, neliela virtuvīte ar visu tehniku, ēdamgalds. Nākam parādīšu mums guļamistabu. Neliela guļamistaba ar skapi, logu, bet kas ir šīs istabas lielākais pluss, ir tas, ka tā atrodas pagalma pusē un ir pilnīgs klusums un jūsu miegu nekas netraucēs. Jā, un šeit ir otra guļamistaba, un tā vada tieši turpat, kur vada viesistaba ar skatu uz Brīvības pieminekli. Dzīvoklītim, protams, ir vannas istaba, un kas pats jaukākais ar vannu, ko bieži nesastapcēt šādos mazos dzīvoklīšos. Ir arī neliela storage istabiņa, kurā var turēt veļu un mantas, kas ikdienā nav vajadzīgas. Tā ka droši spiežat uz linku zem video un uzzināsiet vairāk par dzīvokļu parametriem un cenu.